Sveiciens, draugi! Sen neesam tikušies, bet šodien tāda lietaina diena aiz loga, un es domāju, ko lai tādu labu izdara, un tad es nolēmu, ka tomēr vajadzētu uztaisīt kādu jaunu izlikumu, un mums jau tūlīt, var teikt, pie durvīm augusts, tā kā šodien paskatīsimies izlikumu augusta mēnesim. Tas būs izlikums, kā es parastais mēneša izlikums ar vienu variantu un par dažādām dzīves jomām, par dažādām tēmām. Kā vienmēr es arī saku, ne viss jums viens pret viens tā būs, un tieši tā arī notiksies, kā ir izlikumā redzams, ja? Bet es domāju, kaut kādas tādas kopējas vēsmas un kaut kādas tādas noskaņas, kaut kādus varbūt tādas atziņas vai kaut ko noderīgu jūs noteikti sev no šī izlikuma arī varēsiet gūt nākamajam mēnesim. Nu tā, tad noskaņojamies un skatāmies, ko mums kārts rādīs augustam. Izlikums ir izlikts, skatīsimies, ko mums kārts šeit rāda. Izlikumu mums atver šī te kārts, kas ir kausu bruņinieks, redzat, puisis ar kausu un tādā baltā graznā zirgā. Nu, kausi vienmēr mums runā par emocijām, ja? Tad emocijām varētu būt tāds piepildīts mēnesis, un šī kausu kārts ir tāda, nu, kopumā pozitīva diezgan, ja? Nevis diezgan, bet diezgan ļoti pozitīva, jo viņi runā par situācijām, kad mēs satiekam cilvēkus, jā, mēs esam varbūt kādu sen neredzētus cilvēkus, varbūt mēs brauksim kaut kur, jā, augustā, lai satiktos ar kādu, un tiešām tas kauss ir ar emocijām pilns, jā, un bieži vien šī kārts runā par kaut kādu došanos kaut kur, par ceļošanu un tam līdzīgi. Tā kā, un enerģiska kārts arī jāteic, ja, tad enerģijas, domāju, mūsos būs. Ja? Tā mēs ieejam mēnesī, un noskaņojums šeit mums ir vecākais arkāns tornis, nu, te visi iet pa gaisu. Es domāju, diezgan tāds kareivīgs, ne, varbūt pat ne kareivīgs, bet tāds, ka mēs tādus kardinālus lēmumus pieņemam, tā varbūt būtu precīzāk teikt, jo tornis ir tāds, kad nekas vairs nebūs tā, kā bija, ja? Šī kārts, protams, nav par notikumiem, viņi ir par mūsu noskaņojumu, bet tas nozīmē, ka mēs savās tādā noskaņojumā un savās domās esam, nu tā, pieņemsim, izlēmuši kaut ko, tagad es kaut ko savā dzīvē kardināli mainīšu, un arī šis puisis, starp citu, ja? Te arī runa ir par virzību, par kustību, ja? Un tādu iedvesmu un apņēmību, un tornis nebūtu nav slikta kārts vienmēr, ja? Jo, jā, te ir varbūt cilvēki, kas krīt ārā, mēs redzam cilvēkus, kas te krīt no tā torņa un tā, ja? Bet, kā jau minēt, šī kārta šajā kontekstā un šajā izlikumā mums runā par mūsu noskaņojumu, un tāpēc es teiktu, ka drīzāk mēs būsim gatavi kaut kādām pārmaiņām savā dzīvē. Mēs būsim gatavi varbūt pārtraukt vai izbeigt vai atteikties no kaut kādām lietām, kas sevi ir kaut kādā mērā izdzīvojušas, ja? Un būsim gatavi un atvērti kaut kam jaunam, ja? Pēc šīm te kārtīm savā dzīvē. Ja? Tā. Ja šajā kārtī ir varbūt vairāk tāda, nu, varbūt es neteikšu agresija, bet tāda, nu, tāds skarbums, asums, tad šī kārta tomēr mums mazliet to situāciju mīkstina, ja? Tā kā, ja mēs viņus kopā skatāmies. Mūsu fiziskā pašsajūta, ja, vai nu kopumā mūsu pašsajūta, te mums atkal ir vecākais arkāns mīlnieki. Nu, jāteic, ka šī kārts ir laba pašsajūtai, ja? Kārts runā par tādu harmonisku tādu, nu, labu, mēs jūtamies normāli, mēs jūtamies labi, tā lielos vilcienos, jā, nekas tāds ļoti tāds, varbūt. Kāds te moments varētu būt, kad mēs jūtamies labi un komfortabli esot kopā ar kādu sev tuvu cilvēku. Un par to jau arī šī kārts mums runāja, kausu bruņinieks.
kad, nu, ja tā var teikt, tā mūsu pašsajūta vienkārši uzlabojas, kad mēs esam kopā vai blakus vai kā ar saviem tuvajiem cilvēkiem. Ja? Jo, protams, nu, būsim reāli, arī cilvēki, kas skatās šo te video, nu, ir dažādas situācijas un ir dažādas veselības stāvoklis, un, protams, ka ne jau pēc šīs te vienas kārtas, kad visiem viss kārtībā un neviens neko neslimo, ja? Bet kopumā viņa runā par to, ka situācija ir diezgan harmoniska. Nu, ja tā negatīvā ziņā skatāmies, nu, par cik tomēr varbūt šīs te mums abas kārtas ir tādas, tad var būt kaut kādas situācijas ar, teiksim, ar kaut kādām cilvēkiem, kuriem ir varbūt ar hormonālo sistēmu kaut kādas tur problēmas, tad varētu būt kaut kāda tur sašūpošanās šajā ziņā, ja? Nu, bet pārējiem tomēr diezgan tādā līdzsvarā. Cilvēki mums apkārt, nu te mums ir 8 zobeni, meitene sasieta, ja? Jā, kaut kā viņa jūtas tā kā bišķiņ atdalīta no pārējiem cilvēkiem, ja? Tā kā mēs te neredzam, ka mēs būtu kopā ar kādu, ja? vai kaut kā tādu īpašu tādu, nu, kaut kādu sadarbību ar citiem cilvēkiem. Tāpēc es domāju, ka te varētu būt kaut kādi aspekti un kaut kādi momenti, kad varbūt mēs tiešām jūtamies kaut kā ierobežoti vai kaut kā. Te varbūt arī stāsts, ka kaut kā varbūt nesaprasti kaut kādā brīdī, ja? Jo, redzat, mums ir tas torņa noskaņojums, un tas tornis, viņš ir tāds, kas iet un var otram, kā pasaka, tad tā kā ar mietu papieri, ja? Kad tagad viss punkts, tagad tā, ja? Mūs varbūt nesaprast tādā gadījumā cilvēki, ja? Un mēs varam justies tā kā izolēti, ja? Jo, redzat, šis te cilvēks, nu, viņa meitene tā kā aizsietām acīm, rokām, sasietām zobeni apkārt, ja? Un varbūt mēs paši varam kaut kādā situācijā izprovocēt to, ja? Tādu izolētību no apkārtējiem cilvēkiem. Tāpēc varbūt neesam baigi šarpi, bet kopumā pēc šī te kausu pāža, es domāju, ka tā situācija arī mums nogludināsies, ka tie varētu būt kaut kādi, nu, teiksim, kaut kādas situācijas vai kaut kādi momenti, ja? Jā, varbūt mēs jūtamies te kaut kādos mirkļos, ka mēs nesaņemam pietiekošu palīdzību no cilvēkiem, no kuriem mēs viņu gaidām, ja? Tā tas varētu būt. Bet problēma jau te ir tā, ka tas cilvēks bieži vien, nu, tā situācija nav varbūt tik slikta, kā viņam liekas. Ja? Tas ir tas moments, jāsaprot 8 zobenos, kad varbūt man tajā brīdī liekas, kad viss tur neviens mani nesaprot, ja? Jo es esmu te tagad pateicis, kā būs, un man neviens vispār nesaprot mani. Un es jūtos tā kā tāds viens uz vientuļas salas, ja? Bet meitenei jau, nu, kur ir problēma, atsientās rokas, atsientās acis, nu, tu ieraudzīs, ka šeit ir tā pils, ka šeit, vai māja, ja, ka tur ir cilvēki, ja, tā situācija ir atrisināma, ja, tā situācija ir atrisināma, tā kā, nu, tāds moments. Vēl kādam varbūt situācija tāda, ka jūs vienkārši esat fiziski kaut kādās tādās, nu, varbūt kaut kur aizbraucat, ja, nu, vai varbūt nolemjat, ka tagad gribu būt, nezinu, pabūt viens vispār kaut kur aizbraukt, un ka tāpēc šī kārts rāda, ka mēs esam, nu, tā kā izolēti no sabiedrības, ja? Aizbrauc kaut kur varbūt uz laukiem un izdomā, ka es te tagad dzīvošu kādu laiku, nu, labi, nedēļu, 2, 3, varbūt mēnesi visu, ja? Bet, nu, tā, arī te var tādu faktisku izolēšanos varētu būt runa. Attiecības. Nu, redz, kā attiecībās arī ir kārts vientuļnieks, kas patiesībā, nu, ļoti daudz par attiecībām nerunā, drīzāk jau pēc šī te nosaukuma vientuļnieks. Tas ir cilvēks, kas ir viens pats, ja? Tātad atkal te mums ir jāpaskatās dažādas situācijas. Ja, piemēram, ja jūs esat jau esošās partneru attiecībās, ja? Tad visticamāk, varbūt katrs ar savām lietām nodarbosieties. Vai arī tiešām kāds kaut kur, teiksim, viens kaut kur aizbrauc. Jo, šī kārts arī runā par braucienu.
Varbūt arī tāpēc tā izolācija un tad tas vientuļnieks, kad varbūt jūs partneris kaut kur aizbrauc, ja? Un jūs tad paliekat vieni, uz kaut kādu laiku, teiksim, ja? Tas jau nav teikt, ka viss mēnesis tā ir. Bet, ir kaut kāds tāds laiks, kad jūs esat vieni paši, teiksim, ja? Tā. Tātad kaut kādi apstākļi, kuru dēļ mēs, teiksim, neesam kopā konkrētā situācijā vai konkrētā laika periodā, ja? Vēl te varbūt stāsts, ka katrs mēs esam savās kaut kādās lietās, savos darbos, un mums tiešām nesanāk tik daudz laika pavadīt kopā, ja? Kādam varbūt tiešām ir pārdomas par dzīvi, un kāds varbūt tiešām pārdomā par savām partneru attiecībām, bet tas noteikti nebūs visiem, ja? Tas varbūt kādam, kad varbūt kāds nolem, kad viss jāliek punkts, un tāpēc tas vientuļnieks, ja? Bet noteikti ne visiem tā būs, ja? Tātad, ja jaunas attiecības, vai var izveidot jaunas attiecības, es tā negribētu solīt pēc vientuļnieka kārtas. Varbūt kaut kāda randiņa jums būtu, jā, es neizslēdzu pēc kā bruņinieka, šita kausa bruņinieka, bet tieši pēc vientuļnieka kārtas izveidot jaunas attiecības, nezinu, jā. Ja vienīgi tāds dziļi varbūt filozofisks, jo šita kārta, šis cilvēks ir tāds tiešām tāds, viņš tāds filozofs, jā, tāds dzīves jēgas meklētājs vairāk, jā. Nevis tāds, kas pa ballītēm skraida apkārt, ja? Un arī, starp citu, vientuļnieks, pat ja viņš atrodas starp cilvēkiem un ar cilvēkiem, viņš kaut kur var justies tāds tā kā baltais zvirbulis, ja? Un redz šīs te abas, gan stāsts par to, kā es jūtos cilvēkos, apkārtējā savos cilvēkos, savā vidē, ja? Tur kolēģi, tur, tāda ģimene un tā. Un šī kāds abas runā par to, ka mēs tā kā bišķiņ nost, ja? Tā kā bišķiņ izolējušies, tā kā bišķiņ tādi no cita plaukta, ja? Tā var mazliet būt tajā augustā, ja? Tāda sajūta. Darbs un biznes. Atkal mums ir vecākais arkāns augstā priesteriene. Darbs. Ja mēs runājam tīri par tādām profesijām, starp citu arī tie, kas ir tā kā es ar kārtīm un ar tam līdzīgām, ar varbūt astroloģiskām visādām jautājumiem un lietām nodarbojās, arī par to šī kārtas runā, varbūt kādam interesi parādīsies arī, ja. Varbūt kaut kādas situācijas caur kaut kādu, ar ļoti sievišķīga kārts, ja, varbūt kaut kāda sievietes ietekme, jūsu kaut kādā darbā vai jūsu biznesā, ja. Var atklāties kaut kādas situācijas, ja te mums augstā priesteriene, kas parasti runā par noslēpumiem, tad šajā gadījumā viņai tā grāmata ir atvērta, un tad varbūt stāsts, ka kaut kādas situācijas, kas ir bijušas pirms tam jums darbā, ja vai jūsu biznesa jautājumos, kaut kādas nevisai saprotamas, nevisai skaidras, ka tur kaut kas nāk gaismā, ja, un kaut kas tā kā atklājas un iestājas kaut kāda skaidrība. Kaut kāda skaidrība, jā. Tiem, kam, teiksim, ir darba meklējumos, ļoti nevarētu varbūt apsolīt, ka priesteriene varētu solīt jaunu darbu. Es domāju, kaut kādus meklējumus, jā, kaut kādu izziņu, ka jūs kaut ko, varbūt caur kādu sievieti jūs varat kaut kādu informāciju uzzināt vai kā. Bet tieši par to, ka jūs sākat augustā jaunu darbu, īsti es tā kā neredzētu vēl pēc šīs tā kārtas. Jā, tā. Naudas lietas. Te mums ir tāda ļoti ģimeniska kārta, 10 pentakļi. Es domāju, ka te nauda aizies ģimenē. Vai nevis aizies, jāsaka, nauda paliks ģimenē, ja? Tērēsieties uz kaut kādām ģimenes lietām, uz kaut kādām patīkamām lietām. Jā, varbūt tie paši braucieni ar ģimeni, ja, ko mēs šeit redzam, ja. Vai kaut kādas citas situācijas, kur jūs tiešām savai mājai varbūt kaut ko, ja, vai
kāds kaut ko nopērk vai kaut ko tur iegulda, ja? Un tā, nu jā, tas par izdevumiem, ienākumi, ja jums ir kaut kāds, teiksim, ģimenes biznes, jā, tad šī kārts var arī runāt par labiem ienākumiem, jā, kaut kā tā, jo te galvenā tā tēma ir par to, ka mēs ģimene, ja? Un ģimene, kur dzīvo labklājībā, ja? Jo tā ir pentakļu kārts, 10 pentakļu, tad nu, viss ir stabili, viss ir tā kā labi. Mēs esam tā kā sasnieguši to, nu, to sajūtu, ka tiešām viss ir forši un viss ir labi, ja? Tā kā neko tādu briesmīgi negaidītus tēriņus vai nepatīkamus tādus kaut ko, nu, es neredzu. Es teiktu, ka forši tā, drīzāk patīkam ar ģimeni kopā iztērēta nauda vai tikpat labi ar ģimeni kopā nopelnīta nauda, ja? Varbūt tas nav ģimenes biznes, bet nu, teiksim, kaut kāda cits veids, kāds ar kaut kādiem ģimenes locekļiem vai kaut kā jums kaut kādi ienākumi. Nu, šādi. Kāds mums būs pārsteigums augustā? Nu, šeit mums ir pentakļu karaliene. Nu, te var būt kaut kāda, teiksim, sieviete, starp citu, jā, arī pentakļu dāma, un šeit mums ir pentakļi. Varbūt, jā, kaut kas patīkams un tieši saistīts ar kaut kādām materiālām lietām, ar kaut kādu sievieti, varbūt kaut kāda radiniece viņa var būt, jā. Jā. Es domāju, vairāk šis pārsteigums saistīts ar patīkamām lietām, nevis ar kaut kādiem nepatīkamiem pārsteigumiem, ja? Jo pentakļu karaliene vispār ir tāda, nu, runā par stabilitāti un par tāpat kā šī arī par tādu labklājību, ja? Par naudas pieaugumu. Tā kā, es domāju, kaut kas patīkams saistībā ar tas varētu būt tiešām ar materiālām lietām, ar kaut kādu materiālu situāciju. Protams, tas vēl var būt saistīts ar sievieti, vai nu caur sievu kaut kas, jā, vīrietim, piemēram, vai caur, nu, varbūt arī, mamma varbūt arī, jā, vai caur kaut kādu draudzeni, vai vienkārši caur kaut kādu sievieti, varbūt darbā kaut kādu, varbūt priekšniece, jā, jums, nu, varbūt kaut kādi bonusi tie ir, ko jūs saņemat, jā, vai kaut kas tāds, nu, kaut kas tāds patīkams. Kaut kas tāds patīkams. Un kārts padoms augusta mēnesī mums ir vecākais arkāns laimes rats. Nu, pirmkārt, es gribu teikt, ka šajā izlikumā mums ir diezgan daudz vecākie arkāni, kur te ir tornis, vientuļnieks, jā, augstā priesteriene un laimes rats. Tā kā, nu, tas mēnesis varētu būt tāds interesantāks un varbūt nozīmīgāks, ja, salīdzinot varbūt ar citiem. Jo te tāds ir tāds īpatsvars, tāds, kam jāpievērš uzmanība. Nu tā, bet padoms, tad padoms mums ir vecākais arkāns laimes rats, ja. Nu, redzat, šī kārts arī runā, tad skatieties kā tāds aplis, ja, tas aplis, stāsts ir par harmoniju, ja, par to, ka centies būt tādā harmonijā ar sevi, ar pasauli, jo tu būsi tāds marginālāks, ja, tas, kas mums te izskatās pēc tā torņa kategorisms tāds, ja, kaut kāds, mēs varam bišķiņ iebraukt kaut kur auzās ar to visu, ja, teiksim, cilvēki mūs var nesaprast. Bet šī kārtas runā par to, ka centies nonākt harmonijā, jo, redzat, arī dzirnavas, ja šeit tāds ļoti simboliski, jo mēs esam tālāk kaut kur malā uz šī dzirnavu rata, ja, jeb dzīves rata, jo mūs vairāk tā dzīve šūpo, jo mēs esam tuvāk šeit viducītī, jo mazāk mūs tā dzīve šūpos. Tad mēģinam rast kaut kādu iekšēju harmoniju, ja? Bieži vien vienkārši pašiem vai kaut kā nomierināties, aizskaitīt līdz 10,
atrast kaut kādus veidus, kā mēs varam tiešām nomierināties, atslābināties, jo tādas spriedzes un stresa patiesībā mūsu dzīvē pietiek, bet bieži vien tā ir mūsu izvēle. Vai es izvēlos par visu stresot un tā, vai es tomēr vienkārši pasaku stop un vienkārši nē, es tā negribu, es gribu pamierīgo, ja? Jā, tāpēc tas būs tātad mums padoms augusta mēnesim. Arī ne tikai palikt kaut kur harmonijā, palikt mierā, varbūt pieņemt arī dzīvē lietas, jo tas ir tas laika un tas dzīves plūdums, ko mēs nevaram apstādināt bieži vien. Rekur tas pulkstenis, smilšu pulkstenis, un viņš tek, un tu tur neko nevar izdarīt. Viņš tek, un tev ir jāpieņem, ka citreiz ir tā, ka mēs varam ietekmēt lietas, jā, bet citreiz ir tā, ka mēs nevaram varbūt viņas ietekmēt, jā. Un tad vienkārši ļauj lietām notikt, ļauj dzīvē notikt, ļauj lietām notikt tā, kā viņas notiek, jā. Arī par to, kaut kur par pieņemšanu šis tas stāsts ir, jā. Bet pēc torņa, ja teiksim, jums ir tā, ka jums ir kaut kas bijis jūsu dzīvē tāds, kas ir, nav bijis pieņemams un tā, tad, protams, ka, jā, ir lietas, kam varbūt ir jāpieliek punkts, jā, varbūt, lai jūs iegūtu kaut kādu harmoniju, jā. To mēs katrs vislabāk zinām, kā ir tieši konkrēti mūsu gadījumā un mūsu situācijā, jā. Tā kā tā, bet es tiešām novēlu visiem atrast to harmonijas, to punktu sevī, jā, to līdzsvaru punktu, iegūt to mieriņu, tad arī cilvēki varbūt, mēs nejutīsimies tā kā baltie zvirbuļi citu starpā, jā, jutīsimies mierīgāk, jutīsimies harmoniskāk, kaut kur varbūt jābūt pieņemošākiem, jā, nevis kategoriskiem, jā. Un tā, jo kopumā mēs, es domāju, emocionāli būsim. Emocija mums netrūks pēc šīs pēc šīs kausu bruņinieku kārts, bet lai šīs emocijas būtu tiešām tādas jaukas, foršas un gaišas, lai mēs varbūt tiešām kaut kur aizbraucam ar saviem cilvēkiem, vai vienkārši satiekamies ar saviem tuviem cilvēkiem un pavadam ar ģimeni laiku, ja? Un lai tiešām viss mūsu dzīvē tā mierīgi un labi un harmoniski notiek. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties, un tiekamies atkal kādā no nākošajiem izlikumiem.